Iztēlojieties skaista, saulaina pavasara pēcpusdiena. Dzeru savu kafiju, kad atskan zvans no man nepazīstamā numura ar aicinājumu sagatavot uzrunu biznesa fórumam. Kā jums šķiet, kas bija tās pirmās sajūtas, kas mani tobrīd pārņēma? Nenoliekšu domu, mans Dievs, šausmas, ko tad es? Ir taču daudz lielāki uzņēmumi par manu. Bet šo visu dzirdēja mans 12-gadīgais bērns, sakot, mamma, daudz, kas var notikt gada laikā, tev taču arī priekšā ir lielas pārmaiņas, bet par visu no sākuma. Tātad tālajā 2014. gada decembrī, jau pirms vairāk kā gandrīz 10 gadiem, meklēju pati sev kaklarotu. Dāmas varbūt atcerās, tas bija laiks, kad modē bija tās lielās, masīvās, trakās ziedu rotas, taču nekas, kas īsti iekrīt sirdī, neko nevarēju atrast par adekvātu cenu, un tādēļ radās doma rotas sākt piedāvāt pašai. Atzīšos, mans sapnis pilnīgi nekad nav bijis saistīts ar rotaslietu tirdzniecību, jo visu savu augstskolas laiku un jaunību sapņoju, ka man būs bārs, restorāns, bet, redz, viss dzīvē notiek tā, kā tam jānotiek, un tā paša gada decembrī iznomājām nelielas telpas Valmierā Stacijas ielas 17. 2. stāvā, jo tā doma bija sākotnēji veidot internetu veikalu un rotaslietas piedāvāt ar tā brīža tik populārā portāla Draugiem LV starpniecību. Savukārt valmieriešiem tā būtu iespēja atnākt un uz vietas paskatīties un izņemt. Šis plāns izgāzās un saņēmu mācību stundu numuru 1, kas gan problēmu situācija, gan mācību stunda. Pirms sāc kaut ko darīt, noteikti veic tirgus izpēti un analīzi, jo tajā laikā internetu veikali nebija tik populāri, kā tas ir šobrīd, un klienti gluži vienkārši nesaprata. Kāpēc jāiet 2. stāvā? Kur jāiet? Caur pagalmu? Kā jūs vispār atrast? Un atminos, kā sēdēju augšā savā ofisā, dzirdot, ka meitenes kāpja augšā pa trepēm, sacīdamas, bāc, kāds klusums, tāds sajūta, ka ejam pie zobārsta. Tas tādai atmiņu piebildēji. Un vēl viena lieta te, protams, sākotnēji visu darījām paši. Augšējā attēlā varam redzēt, ka pirmās rotiņas stāv turpat uz palodzes. Galds tapa vēlāk, sākotnēji galda nebija, bet bija auskaru stends. Tur karājās kādi 20 auskaru pāri. Arī to veidojām paši no lamināta plāksnes, apvelkot ar audumu un depo piemeklējot skaistākās nagliņas. Visas vienādas. Taču pēc pusgada radās iespēja un atbrīvojās telpas tās pašas ēkas 1. stāvā, un mēs pārcēlāmies. Jau produkcijas klāstu paplašinot arī ar bērnu cepurēm, jo atkal saskāros ar situāciju, ka meklējot cepurīti savai meitiņai, esošais piedāvājums tā īsti neapmierināja. Savukārt nākamais bija Latvijā šūtās smukcepuras ar spēka zīmēm un tautiskās šaules, kas guva tiešām ļoti plašu klientu atzinību un atsaucību. Pēc nedaudz vairāk kā gada izskan aicinājums arī no Tirdzniecības centra Valeta izvietot savu produkciju tur. Mēs šo aicinājumu pieņēmām. Sākotnēji tas bija tāds neliels stendiņš 2. stāvā, taču jau tobrīd turpinājām aktīvi darboties, veidojam dažādus pasākumus. Te varam redzēt zīmola Saulstons vai Agnese Dzeltiņa rotu prezentāciju un pēc tam gardo kūku, kas seko pēc tam. Un mums atkal kļūst par šauru. Un 2019. gada sākumā, sadarbojoties ar dizaineri, izveidojām nelielu, taču ļoti gaumīgu un mājīgu veikaliņu tā paša Tirdzniecības centra 3. stāvā, kur atrodamies arī šobrīd. Protams, viss nav tik skaisti, nebija tik skaisti, kā es tagad stāstu un runāju. Arī mēs saskārāmies ar daudzām grūtībām, daudziem izaicinājumiem, un kā tāds nopietnākais pārbaudījums noteikti bija Covid laiks. Atkal atmiņu stāsts būs, sēžu Valetā, viena pati, tādā pustumsā, puskrēslā, un stundas laikā viens cilvēks nevis ienāk veikalā iekšā, bet gan paiet garām, noteikdams,
te vēl auskarus kāds tirgo, kam tie tagad vajadzīgi, tāpat nekur iet nevar. Un tā, okei. Un mācību stunda numur 2, ko šeit guvu, un vēlētos izcelt spēju saskatīt pārmaiņas kā iespēju. Pirms Covida biju sākusi studēt kinologus, jo mūsu ģimenē ienāca balts pūkains mīlulis. Un viena no manām rakstura tādām īpašībām ir, ja es kaut ko daru, tad daru uz visiem 100. Respektīvi, ja esam uzņēmušies atbildību par sunci, tad mans pienākums ir būt labam saimniekam un pēc iespējas labāk šo dzīvnieku izprast. Kinologus veiksmīgi pabeidzu, iegūstot ļoti uzticamu pastaigu biedru un draugu brīžos, kad viss bija slikti un likās, ka rokas ir nolaidušās, spēka vairs nav un viss, vairs neko negribu, nevaru un tā tālāk. Taču iekšēji visu laiku bija tāda sajūta, kad gribās kaut ko vairāk, tā kā dot. Un pēc pagājušā gada uzņēmējdarbības fóruma sev piezīmēs ierakstīju teikumu, kas paliks pēc tevis. Jā, tie ir 100, jau 1000 apmierinātu klientu, kuriem esam palīdzējuši padarīt dzirkstošākus svētkus ikdienu, piemeklējuši skaistākās rotas viņiem un dāvanas viņu draugiem, bet tā sajūta man īsti tā kā neatstāja. Un šī gada pavasarī, burtiski nedēļu pirms fóruma, apvienojot manas un Sunča Mijas stiprās puses, man tiešām ļoti, ļoti patīk dzīvnieki, un arī bērni ar lipšanu līp klāt. Savukārt Mijucis ir absolūtais labestības, sirsnības un mīlestības iemiesojums. Mēs nokārtojām kanisterapijas eksāmenu, Mijai iegūstot suņa terapeita apliecību un certifikātu, kas mums ļauj darboties un strādāt ar cilvēkiem, kam varbūt dzīvē tik ļoti nav paveicies. Jā, tas tā nelielai atkāpei par to, cik tomēr svarīgi ir sekot saviem sapņiem un tai iekšējai sajūtai. Bet, turpinot zīmola tēmu, Covid laikā izmācījos arī digitālo mārketingu. Mēs izveidojām uzņēmumam jaunu mājaslapu un sākām ļoti aktīvi darboties sociālajos tīklos. Filmējām sevi, bildējām, rakstījām storiju, stāstījām par produkciju, kas veiksmīgi atmaksājās, jo es uzskatu, ka cilvēciskajam faktoram zīmola attīstībā ir tiešām ļoti liela nozīme un piekrītu teicienam, ka klients jau pērk nevis to, ko tu dari, bet gan kāpēc tu to dari. Respektīvi, mēs nepārdodam produktu, bet pārdodam stāstu. Un sociālie tīkli ir ļoti labs instruments, kā šo stāstu izstāstīt un nodot tālāk. Visaktīvāk darbojamies tieši Facebook un Instagram platformās, bet šobrīd esam pievērsušies arī TikTokam un sadarbojamies ar citiem uzņēmumiem, lai veidotu saturu arvien interesantāku un kvalitatīvāku, jo sabiedrības prasības aug un mums ir jāpielāgojās, jāiet laikam līdzi. Te kā piemēru atkal varu minēt savu bērnu, kurš tikai pateicoties sociālajiem tīkliem var nosaukt visus Nike apavu modeļus. Ja? Un ja uzņēmums nebūs aktīvs sociālajos tīklos, to gluži vienkārši neatradīs. Tā kā vēl viens komentārs pēc mūsu pašu novērojumiem. Nevienu vairs neinteresē šis uzspēlētais perfekcionisms. Klienti un cilvēki vispār grib redzēt reālo dzīvi, īstus dzīvus cilvēkus un uzdodot jautājumu savām kolēģiem, savām darba meitenēm, kam šķiet, kas bija pēdējā laika skatītākais storijas. Izskan dažādas atbildes, bet pareizā atbilde ir, kā mūsu Kristīnīte svētdienas dienā pucē veikalu un tīra rotiņas. Tad, auga zīmols, augām mēs paši. Un arvien biežāk pieķēru sevi pie domas, ka nosaukums Daniela rotaslietas vairs īsti tā kā neatbilst esošajam zīmola konceptam. Jā, sākotnēji tās tiešām bija tikai rotas, un veikals tika nosaukts meitiņas Danielas vārdā, bet šobrīd jaunie klienti domā, ka es esmu Daniela vai varbūt Daniels, kurš savā vārdā ir nosaucis veikalu un pārdod rotas, kuras ir veidojis pats. Tā kā,
jā, rodās šīs nesakritības, un tās, kā jau minēju, nebūtu vairs nav tikai rotas lietas. Mēs piedāvājam daudz dažādas skaistumlietas, kas ir radītas tepat Latvijā, sākot no traukiem, dažādām mājas lietām, krūzēm, apģērba, kosmētika un daudz citas lietas. Tā kā atkal jau saskāros ar citu situāciju, ka dzīve mūs pati saved kopā īstajā laikā, vietā un ar pareizajiem cilvēkiem. Un pagājušā gada vasarā aizbraucot uz zīmola brokastīm, kas ir tāda iedvesmas tikšanās uzņēmējiem, prezentējot savu zīmolu, kārtējo reizi pārliecinājos, ka neiet kopā šis nosaukums ar mūsu patieso būtību. Un tāds pēdējais piliens, īsi pirms Ziemassvētkiem, ciemos atbrauc Inters Busulis ar savu dēlu, atvedot jaunās kolekcijas zeķītes un ienāk veikalā sacīdams: "Sveika, Daniela, vai zeķītēm pietiks vietiņa?" Un tā, zeķītēm vietiņa pietiks, bet es taču neesmu Daniela. Jā, un vēl viena tāda atmiņu situācija. Piedalījāmies Ziedot LV labdarības akcijā, kas norisinājās Instagram live laikā, un arī tur pieslēdzoties vadītāji komentēja: Daniela pieslēgusies, lai gan Daniela tajā brīdī pilnīgi noteikti nebija pieslēgusies, nedz arī skatījās šo labdarības akcijas laivu. Un, jā, tas bija tāds pēdējais piliens, kas sapratu, viss nosaukums ir jāmaina, lai Danielas vārds paliek Danielai, bet zīmolam ir pienācis laiks iet tālāk pašam savu ceļu ar pašam savu vārdu. Tad, kādam jābūt jaunajam nosaukumam? Pirmkārt jau, lai tas ir starptautisks, jo mana pārliecība, ka mums Latvijā tiešām ir ļoti daudz talantīgu ražotāju, kas rada fantastiski skaistas lietas, ieliekot darbā sirdi, ieliekot dvēseli un ieliekot stāstu. Un es šo stāstu vēlos nodot tālāk arī ārpus Latvijas robežām. Tādēļ ir svarīgi, lai zīmola nosaukumu varam izlasīt ne tikai mēs, vai ne? Tad nākamais, lai šis vārds aptver visu sortimentu un neierobežo turpmāk, kā tas ir ar vārdu rotas lietas. Pēdējā mācības stunda, ko varbūt vairāk vēlētos izcelt kā atziņu, ir ļoti svarīgi, ka zīmola vērtības sakrīt ar tevis paša vērtībām, jo, domāju, piekritīsiet, ir tik labi sajust, ka tava sirds pukst vienā ritmā ar zīmola sirdi, vai ne? Kāds būs jaunais vārds ilgu laiku turēja noslēpumā, par to zināja vien retais, bet šodien esmu gatava jums to atklāt un pirmajiem prezentēt. Lūdzu, video! Am I dreaming? No, I'm living in my dream. Paldies! Paldies manai ģimenei par atbalstu, kas, lai arī reizēm saķēra galvu par manām kārtējām, trakajām idejām, taču nekad neteica nē. Paldies manām foršajām darba meitenēm, draugiem, kā arī neviens pasākums nevar iztikt bez mana Jaņa, manas pūkaidās atbalsta ķepas. Jā, laba. Paldies. Mārtiņš. Jā, viņas skūtījiem laikam nepavalkās. Viņa ir ļoti priecīga. Un tāpat kā arī mēs, paldies, ka padalījies ar savu jauno zīmolu, kā viņu pareizi dēvēt.
adores. Doma, veidojot šo vārdu, tātad zīmols nolikšu savu to pultu, viņam sāk traucēt, kad šis nosaukums ir veidots no diviem vārdiem. Pirmais ir add un otrs adore. Add tā kā pievienotā vērtība vai neko mēs katrs pievienojam un ieliekam tajā, savukārt adore ir dievināts sirds, dvēsele un tā. Mīcīt, nāc pie mammas. Nāc pie mammas. Jā, tad, kad parādās suņi un bērni uz skatuves, aktieri var iet mājās. Jā, es tā arī sapratu, tāpēc zināju, ka ja viņa... Tāpēc mēs arī... Miju! Viņa ir kaut kur? Paldies, Aiga. Jā. Mums it kā bija pāris jautājumi, bet te jau vairs nav jautājumu. Vienīgais jautājums man ir, vai jums ir arī četrkājainiem draugiem kādas rotas lietas? Nē, viņiem nevajag. Viņi paši ir skaisti. Kamēr mēs vēl varam noķert šo kadru, te ir jautājums, vai pati gatavo vēl rotas? Gatavoju, bet ļoti minimāli. Vairāk tās ir rokasprātes no debīgajiem akmeņiem, jo, teikšu godīgi, nepietiek laika visam. Jā, bet reizēm tas arī tāds... Sava veida meditācija, vai ne? Vakarā ieliet vīna glāzīti un uzver kādu rokas sprādzīti. Par vīna glāzīti runājot, nākamais jautājums. Kad būs arī restorāns? Tas ir labs jautājums, jā. Nezinu, vai būs restorāns. Ko tev nozīmē rotas lietas? Ko man sievišķību, skaistumu, jā, pucēšanos. Bet noteikti pirmā asociācija uzreiz ir ar sievišķību. Es atļaušos apspriesties, man krūti palika jau. Jā, mēs tā, kā draudzīgi. Man liekas, ka noslēdzošais, kur smelies iedvesmu, jā, vēl tāds jautājums. Iedvesmu es smeļos, dabā, pilnīgi noteikti. Tās ir garas pastaigas ar manu sabiedroto. Mēs esam nogājušas tiešām ne jau simtiem, bet tūkstošiem kilometru gar jūru, gan mežu. Un man īstenībā patīk iet vienai. Reizēm tiešām pabūt ar sevi, ar putniem, ar ūdeni, ar dabu. Un tādā veidā es arī varu padomāt, pārdomāt, apdomāt un pieņemt kaut kādus lēmumus. Un te arī viens tāds jautājums, man liekas, kurš interesē visādā ziņā. Pēc kāda principa izvēlies sadarbības partnerus? Tā. Bet tas arī būs noslēdzošais jautājums. Tas ir noslēdzošais jautājums, jo suns ir saguris un iet gulēt. Izvēloties sadarbības partnerus, būtībā tā noteikti ir produkts... Piedāvātā produkcija, jā, un cena, kvalitāte, un es nevaru šis uzmanību, jā. Es nevaru sakoncentrēties, atvainojos. Tad mēs arī teiksim paldies tev par dalību. Paldies jums abām tiešām.